Tad viņi ir greizsirdīgi gan attiecībās ar Donžuānu, gan attiecībās ar Čalu, kas vispār citām neskatās. Viņi vienalga būs greizsirdīgi kā Čekos. Bet viņa to var izmainīt. Vīrietim ir otrādi. Vīrietis ar visām sievietēm ir pilnīgi citādāk. Bet principā, pret kādu sievieti mēs izturamies citādāk. Bet to, kā mēs izturamies pret konkrēto sievieti, ir ļoti grūti mainīt. Tāpēc sieviete ir tā, kur piemērojas. Un arī kolektīvos sievietes mēdz piemēroties. Vīrieti ir daudz grūtāk. Ja? Sieviete arī vairāk viņi var paņemt to apkārtējo vidi un uztvert to. Bet tad mums ir šodien jāparunā par tādu ļoti nopietnu lietu, par ļoti skaistu un lietu, kas visiem, principā, lielākoties cilvēkiem patīk, izņemot kaut kādu nelielu daļu tās frigidās sievietes, kuras arī tas procents ir ļoti mazs, kuras var teikt, ka viņām seks ir vienalga. Bet, principā, seks patīk visiem. Nav cilvēkiem nepatīk seks. Un mūsdienās seks ir padarīts par primāro galveno attiecībās. Cik daudz no jums domā, ka seks arī ir galvenais? Sievietes mēdz domāt, ka džekiem to tikai vajag. Patiesībā sievietes un vīriešu seksu ir vienādi. Tikai tā atšķirība ir tas, ka mums vīriešiem vairāk biežāk gribas seksu, bet sievietēm mīlēties. Un mēs vīrieši esam kā gāzes plīts, kas uzreiz aizdegās un uzreiz izslēdzās. Sievietes ir kā elektriskā plīta, ja? Lēnām uzkars, paliek sarkani, tad viņi izslēdz, bet viņi vēl kādu laiku ir sarkani un dziestās, bet pieskaries. Mēs esam dažādi. Galvenokārt, sievietes no seksa gaida mīlestību. Jā, tas ir tas, kāpēc sievietes grib seksu. Bet vīrieši īstenībā grib to pašu, tikai viņi nesaprot, kā saņemt mīlestību bez seksa. Ja sieviete saprot, ka es gribu mīlestību no tevis, tas nenozīmē obligāti seksu. Tad vīrietis nesaprot, vīriešu prāts ir ieprogrammēts tā, ka viņa vēlme pēc mīlestības iet savu domu par seksu. Tieši tāpēc tik bieži vīriešiem ir vilšanās pēc pirmā, otrā vai trešā seksa ar to sievieti, un viņas pamet, tāpēc, ka viņi nav saņēmuši mīlestību. Viņi jūtās iztukšot, jo sieviete vienmēr seksā iegūst. Sieviete vienmēr seksā iegūst tad, ja vīrietis ir ejakulējis, jo ejakulācijas brīdī vīrietis izsviež ātombummas enerģiju. Tā enerģija ir ārkārtīgi liela.